Kāpēc es krāju trešajā pensiju līmenī? Godīgi sakot, es nebiju tāds finanšu pratīgs pilsonis kopš pilngadības. Man šī doma atnāca tikai tad, kad īstenībā Indexo sāk sev daudz vairāk pozicionēt tirgū. Un, es izveidoju ģimeni, kļuvu par mammu, un tad visi šie aspekti kaut kā pēkšņi lika domāt par tādu ilgspējīgu attieksmi pret savām finansēm un nākotnes uzkrājumiem. Bet pirmais, kas man ir ļoti svarīgi, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu atmaksa. Man liekas, fantastisks veids. Vienkārši es iesniedzot deklarāciju, pēc tam dabūju reāli naudu kontā. Otrakārt, Indexo komisijas ar savu to pasīvo modeli un zemajām caurspīdīgajām pakalpojumu maksām, man liekas, ir vienkārši fantastiski. Trešais, bet kas noteikti ir nemazāk svarīgi, ir tā tiesiskā un juridiskā skaidrība. Bet to es domāju tieši attiecībā par to, ka trešais pensiju līmenis Latvijā ir skaidrs, pārredzams, noteikumi ir skaidri, par to nodokļu atmaksu arī ir skaidri. Tā kā nav jautājumu. Es vidēji no savas algas cenšos apmēram līdz 100 eiro ieguldīt trešā pensiju līmenī, kas man liekas. Protams, katram pēc rocības un iespējām. Un tas, starp citu, arī ir svarīgs elements. Tev nevajag aizrauties ar kaut ko lielu vai daudz. Kā mums reizēm pārdošanas kolēģi mēdz teikt, kaut vai kafijas tasītas cena, ko tu ieliksi savā trešā pensiju līmenī gada griezumā un daudzu gadu griezumā, izaug jau par kaut ko krietni lielāku.